Raidījumu piedāvā LZ Cargo. Sveicināti raidījumā no 57. paralēles. Mēs esam ļoti priecīgi, jo gaidām Ciemiņus no Grūzijas un no Baltkrievijas. Lai pārliecinātos, kur tad īsti vest savus viesus, mēs šodien dosimies izlūkos. Uz kuriem mēs brauksim? Brauksim uz Līgatnes pusi, Jā. Apskatīsim skaistos dabas skatus, dosimies dažās interesantās ekskursijās. Atklāsim pāris Līgatnes noslēpumus. Un noteikti pagatavosim kādu latvisku ēdienu. O, jā. Ir pats vasaras vidus, un dārzos jau ir ienākusies pirmā oguraža. Mēs esam nosmuķējuši un ieradušies vietā, kur ražo ne tikai vīnu, dzirkstošo vīnu, dzēriens un daudz ko citu – Kalvados. Jā, un tas ir tepat Siguldas pusē. Nu ko, ķersimies pie darba, lai būtu sarkans ne tikai rokas, bet arī mutis. Es turēšu grozu, tu lasīsi ogas. Labi. Tu turi. Tas, starp citu, attīst smadzenes. Pirkstu darbs, jā. Nu, tu neapēd uzreiz visu, ko es salasīju. Skaisti krāsas, riktīgi sarkans šitā. Vajadzētu tā kā Karlsonam, kad strādāsim, es tad izstrādēšu ar vārsmām. Ne, kāpēc? Jā. Man kaut kā vienmēr tā pozīcija sanāk, ka es strādāšu un kāds cits skatīsies. Kā jūsu ģimenē tiek sadalīti pienākumi? Tā, ka šobrīd mēs esam trietā šeit, bet tikko atgriezās arī mans brālis no Rīgas. Pats atgriezos saimniecībā pirms 6 gadiem. No kurienes? No Rīgas. No Rīgas, Somijas, tur tā pa vidam. No Rīgas tas nav baigi tālu. Nu, nav baigi tālu, bet, zin kā, Rīga arī. Kaut kā apnika, tā lielpilsēta arī. Lielpilsēta. Un tagad tās nozares sadalīts tā, kad es atbildu par pārstrādīs, par dzērieniem, māte atbild par stādiem dārzu. Tās ir tas, kas ir projektu cilvēks un finanšu cilvēks mums. Un tagad brālim, nu, tad jau, ka es viņu pievākšu savai nozarei klāt, jau bišķi Ņems palīgāk. Jā. Līgas izstāsta, kas ir tas? Tas ir, es viņu saucu par ābols gūsteknis. Jo, tas arī ir noskatīts no Francijas. Viņiem tāds pasākums ir, un Latvijā es esmu vienīgais, kas to dara. Audzēju ābolus pudelēs. Var sakot, izaugtas ābols diezgan paliels, nu, kā normāls ābols. Un tad tur tiek lietas virsū Kalvados. Tas ir tāds ļoti interesants produkts. Un tā vienīgā problēma ir tā, ka no visu, ko tu sakarini, mēs karinām šogad aptuveni 300 pārpudeles sakarām. Labākajā gadījumā mēs iegūsim 50. Un tā izēja ārā, paiet pusdienas. Jā. Un šķirnes, tu zini, cik tev dārzā ir tad ābeļi? Uz šo brīdi. Cik? Bišķi zem 100 kaut kur tā. Tik vien? Ap 100. Labi. Ir divas metodas, kā vīnu vispār taisa. Ir sarkanvīna metode un baltvīna metode. Un es pārsteignoju sarkanvīna metodi, kad taisnies no sulas, bet no ogu masas. Tā kā samaņ ogas un tad braudzē to ogu masu. Tad man tas jautājums, ja? Tātad tu tās odziņas samā? Man tagad būs. Jā. Samaņu, bet tur arī ir jāstāsta katrai ogai cits maļamais. Jā. Jo tur nedrīkst saskriest ogām sēklas un tādā garā.
tiek knif. Jā, labi. Un tad tās ogas met bundulī šajā un aplēja ar ūdeni. Atkal ir jautājums, kādā koncentrācijā, katrai ogai un katram gadam pat savādāk. Tieši aunēm ūdensupenēm, rābola sula, tur atkal ir dažādi. Un tad sāk raudzēt ar vīna raugu un cukuru. Šeit viņi rūkst, jā? Tad? Jā. Pēc mēneša, pēc pirmās nedēļas mēs ņemam tās ogas projām. Jā. Un tad ir palicis tikai šķidrums. Tad kaut kāds 3-4 nedēļas vēl notiek tāda aktīva rūkšana. Pēc tā mēneša pirmā ir beigusies alkohola rūkšana. Tā kā šķidrums ir lietojams, bet negaršīgs. Tad viņi atdala no rauga. Atkal ar sulu pārvalkam ar stiku. Un tad sāks tas ilgākais process, kas ir nogatavināšanās. Tas ir 8, 9, 10, 12 mēneši. Man ir jautājums par to ūdeni. Tā taču ļoti svarīga sastāvdaļa, vai ne? Mums ir blakus Latvijā otrs lielākais avots – saltavots. Jā. To arī mēs izmantojam. Avotu ūdens, labi. Tīrs, dziļs avots. Tā bija vīndarītava, šī ir vīnotava. Vīnotava. Jā, tas vietējais turisms vismaz man sākās visaktīvākais ar septembri. Cik jums ir uz doto brīdi vīna veidi? Gāzes veids no gāzes. Maināk. 11, jā? Tas ir to, ko var nopirkt tirzniecībā. Bet sev mājās tev, teiksim... Gatavi pāris. Bet ir tāda, tas... pašam tas eksperiments, tas ilgākais, ko tu ņemies, un varbūt tas nav pārdošanai, teiksim, bet cik tev ir ilgākais, ko tu raudzē, un, teiksim... Vīns vecākais. Jā, vecākais. Kurš vēl, dzīvo savu dzīvi. 11. gadi. Viņš jau dzīvo savu dzīvi, tajā vienā no mucām. Bet te, ka pudelē salē, tad jau viss. Tad viņš ir tāds tā kā tas... Arī pudelēs viņam var mainīties dzīvi. Vai viņš ir labāks, tas ir atkal stiepts jautājums. Man labāk patīk svaigas garšas. Viņam ir tas svaigais, svaigā buķi. Viņš ar tiem gadiem zaudē to svaigumu, bet pieņem citu. Sākām tos bezalkoholiskos taisīt no rabarberiem šitos. Jā. Un tagad pagāja kaut kāds gads, kamēr mēs tikām tehnoloģiju galā, un lai sāku vispār tikko pirms 2 nedēļām mēs palaidām uz veikalu. Un tad mēs tieši vakar ar sievu tā runājām, taisījām to jauno partiju un pagaršo. Garšīgs jau ir, bet tā garša tā pierasta, ka vairs nav tās sajūsmas. Ja no sākuma mēs tiešām taisījām, tur ņēmām uz mājām katru vakaru, tur kā padzērienu pie vakariņa. Tagad tā pierasta, ka jādomā atkal kaut kas jauns. Ja mums brauc ciemiņi, mēs gribam zināt, kur viņi jāved. Es viņam ligatnē būtu jāapskatās. Ar mums kopā, protams. Mums ir tie 3 lielie vaļi, teiksim. Jā, tās ir dabas takas, tas ir kultūrvēsturiskais centrs šobrīd, tas ir bunkurs. Jā. Ko noteikti ir vērts redzēt, bet te uzreiz jāpiemina, ka viena diena varētu būt jau par maz. Jā. Un tad neskaitām daudz tālāk. Noteikti ar pārceltuvi ir jāpārceļās. Noteikti tā ir vienīgā Baltijā tāda. Ja? Noteikti ir jāaiziet uz papīra fabriku. Tas nekas, ka viņi nestrādā. Šī vieta un Līgatne ir 200 gadus bijusi saistīta ar papīra ražošanu, un mēs visi vēlamies, lai arī turpmāk tas tā būtu. Mēs šorīt ar Aldu bijām Siguldā, dzērām Siguldas vīnus, tagad iedzērām Līgatnes vīnu. Ir Līgatnes vīns, ir Līgatnes alus, kuram tuvāks pie sirds. Ja? Bet latvieši ir arī vīndzērāji, un es no bērnības atceros, ka man kaimiņiem arī pašiem. Katram līgatnietim vienmēr mājās bija tāds stikla tāds liels, tāds, kā viņš sauc? Bunduļi, jā, kur to vīnu raudzēt arī, jā, un šobrīd, uzņēmīgs vīrietis, jāteic tā. Es gribu teikt jaunietis, jo viņš man ir klases biedrs, un mēs vienā solā esam sēdējuši. Tad jau acīm redzam, ka jaunietis. Viens uzņēmīgs jaunietis tiešām to industriāli dara. Esam atbraukuši uz Līgatni, uz Līgatnes rehabilitācijas centru. Šajā reizē gan mēs nenodarbosimies ar savas veselības uzlabošanu. Diemžēl vajadzētu, bet mēs apskatīsim kādu padomju laika slepenu objektu. Mēs dosimies uz bunkuru, kurš atrodas 9 metrus zem zemes. Zem zemes, tieši tā. Neliels satraukums, Annā lielāks nekā manī. Nepiedarošiem viņa jāizliegt.
Tas nav mums. Šeit tiktu, jā, tad vajadzēja tad piezvanīt, šeit pateikt vārdu uzvārdu, paroli, un tad durtiņas atvērās, un tikai tad varēja iet. Un kuri tad tur drīkstēja, kuri bija tie Tur bija piedarošie? divi uz dežurantam uz galda bija saraksts, 20 personas tajā sarakstā tikai tiem varēja teikt. Un tagad mēs tā vienkārši varam doties iekšā. Mums tagad ir. Mēs esam sarakstā. Tā kā mājās pieklauvēs, nu viss jau nelaidīs iekšā. Tieši tā tagad. Anna, laid iekšā mājā. Tas ir bunkura plāns vienas puses. Tur ir vēl viena, kuru mēs nerādām ar plānu. Mēs šeit tagad atrodamies te. 2000 kvadrātmetru, 9 metri zem zemes. No griestiem 6 metri, 5 metri ir betons, metru zeme. Kurā gadā cēla šo bunkuru? Cēla no 71. līdz 81. gadam, 10 gadus. Šeit varēja strādāt tikai ļoti īpašu cilvēku loks. Un interesanti, ka arī augšā sanatorijā varēja strādāt tikai cilvēki, kas ir iepriekš pārbaudīti, kuri ir aizpildījuši anketas, kuras tika sūtītas uz Krieviju, un atpakaļ nāca atbilde ar pluszīmi vai mīnusu. Kāda bija jautājuma anketā? Vai jums ir radi ārzemes? Ja ir, tad nosaukt pakāpes. Vai kāds radinieks vai pats nesēdēja cietumā? Ja sēdēja, tad radinieka vārds uzvārds. Ja, vai bijāt pats ārzemēs aizbraucis? Ja bijāt uz kurieni, kādus suvenīrus atvedat? Nu, tas tāds stulbākais. Kādus suvenīrus tad vajadzēja rakstīt. Nu, un tālāk. Lai arī šīs telpas atgādina kādu noliktavu vai pagrabu, patiesībā šeit tika radīti visi apstākļi, lai 3 mēnešus šeit varētu izdzīvot 250 cilvēki. Jā, viņiem pat ir sava artēziskā aka, dziļums 50 metri. Siltums. Siltums. Uz to brīdi gan tie diezgan pavās. Un arī skābeklis. Un šie baloni, kāpēc viņi ir melnā krāsā un kāpēc nav zilā krāsā? Vienkārši, lai nerastos lieki jautājumi, kamēr viņas veda no punkta X uz šo vietu. Hello. Jā. Да. Все нормально. Jā. Šiem telefoniem bija tiešais sakars ar Maskavu, un vienreiz mēnesī zvanīja kāds nezināms cilvēks un pārbaudīja, vai telefons... Sakari darbojas. Jā. Cik tas viss ir tāds liels un tāds... Bet mūsdienās, iedomājies, ka droši vien tas ir viss tādās mazās kapsuliņās. Un, ja būtu jāskrien, diezgan pagrūti droši vien būtu, bet nav. Man pat sanāca viņu uzvilkt. Tas taču viss ir taisīts, veidots trauksmes gadījumam. Kurš tad trauksmes gadījumā guļ? Nu, nezinu, tur kaut kāda resursa beidzās, man liekas, vienā brīdī. Cik tu vari uztraukties, pēc tam jāsāk strādāt. Tā ir rezerves izēja, uz kurien viņi izved, neviens nezina, līdz šai baltai dienai. Tu vari izmēģināt. Tu zini, es varētu, man liekas. Bet vai vajag? Jums pašai tā sajūta, kad jūs pirmo reizi šeit ienācāt, kāda bija? Nu, es tā īsti jau vairs neatceros, bet tāda, baisa, tas ir pirmais. Un varbūt bišķiņ vīlusies bijām, jo es teicu, mums tur nedomāju, ka tik asketiski. Jā, es domāju, jums likās, ka te ir kaut kas tāds, vai ne? Pastāst mums par papīra fabrikas ciematu. Jā. Mēs ļoti mērķiecīgi strādājam pie šī kultūrvēsturiskā ansambļa atjaunošanas, sakārtošanas. Un tas mērķis ir padarīt krietni skaistāku dzīvi. Pirmkārt, iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo, bet otrkārt arī pastāstīt stāstu par līgatni,
gan vietējiem, gan tālākiem turistiem no visas pasaules, jo tas stāsts par Līgatni, tur ir iekļauts tādas vērtības, par kurām šobrīd, nezinu, Eiroparlamentā un visur citur sapņo, bet tas kādreiz šeit ir bijis. Tas ir papīra fabrikas veidots strādnieku ciemats, kas sastāv no vairāk kā 22 kultūrvēsturiskām ēkām, koka apbūves industriālais komplekss, kurš ir šobrīd vienīgais Eiropā šāds saglabājies. Un es, man liekas, dzirdēju, ka jums ir arī kaut kāda jaunuma ik pa laikam tajā faunas pārstāvju starpā. Jā, mums šogad ir dabas takām 40 gadu jubileja, un par godu 40 gadu jubilejai dabas taku iemītnieki ir labi pastrādājuši, un ir jaunie cūcēni, ir jaunie alnēni, ir jaunie lapsēni un tā tālāk. Cūcēni mums Rīgā arī. Cūcēni Rīgā arī, jā. Nē, es sapratu. Kāpēc tās durtiņas pastāst nezinātājiem? Es tiešām neko nezinu. Tagad, bet kādreiz? Pirmsākumi Līgatnē alām ir pirms vairāk kā 200 gadiem. Papīra izēviela un galvenais papīra glabāšanai, jo šeit ir ideāli apstākļi gatavās produkcijas glabāšanai, gan ziemā, gan vasarā ir nemainīga temperatūra, 6 līdz 8 grādi un gaisa mitrums ļoti piemērots. Vēlāk jau cilvēki saprat, ka viņi ir ļoti labi kā pagrabi. Ja, daudz ir. Un izmanto daudz joprojām vēl šodien. Piemēram, āboli līdz nākamajiem jāņiem glabājās, kartupeļi neizstīdzē un tā tālāk, jo atkal šis temperatūras režīms ir vienkārši ideāls. Kopumā ir 333 apzinātas pagrabi un ālugāņģi un īsāk garāk. Šis ir tāds vidēji negarš, bet garākais ir 58 metriem. Kalt nedrīkst, protams, par klinšu bojāšanu un spļošakmeņu bojāšanu ir bargi sodi. Bet nav arī vajadzība, jo viņi ir tik daudz tie pagrabi izkalt un pārsvarā viņi stāv tukši, neizmantoti, ja? Un arī par skrāpējumiem būs jāmaksā liels sots, un šie arī visi ir valsts nozīmes aizsargājami pieminekļi. Jums arī izrādās ir pagrabs, ja? Augšā? Man ir šeit pagrabs, jā, 2. stāvā. Bet es sapratu, ka pati jūs šeit nedzīvojat? Es dzīvoju tādu gabaliņu tālāk, kad 1,5 kilometru. 1,5 kilometru? Apmēram, jā. Un ko jūs pagrabā turat, uzglabājat? Pagrabā, principā, pārsvarā ābolus. Pagājušo gadu, kad bija ābolu gads, māja mēnesī izņēma savu pēdējo ābolu kastīti. Māja mēnesī? Labdien! Dikti viegli izskatās, jums sanāk. Nav ūdens, ja? Bet kā tā konstrukcija, tā sistēma izskatās ļoti iespaidīga, bet jums tā... Tā kā būra tikai ūdenī, ja? Atspiežās, viņa straumi nāk un viņa aizspiež malā. Īstenībā viņa pagriež un pats nokāp nost, viņš pats aiziet uz lokos. Ja es piedalos procesā? Ar ko tas saistīts, es nezinu. Un tagad viņu var laist vaļā, viņš arī īstenībā ar šitādu straumīti arī tāpat lēnām arī iesislaikt. Cēni. Un tas vienkārši tas, lai būtu tas troses ceļš, ja? Jā, lai viņš, kā saka, nestrīķē to trosu neēt kopā, bet ripo. Un tas ir tāds sezonāli vai viņš ir cauru gadu? Ne, taču, ka loģiski ledus tad jau nekas... Kā lai saka, ir ziemas, ka nobrauc visu ziemu. Jā? Mums vajag tā, lai vidus druski vaļā. No rīta atnāk atkaļ, lai man ir ledu, kur likt. Jā, lai aiziet. Jā, kad aizvelk visu galvi ciet, ka man nav ledu, kur likt vairs, tad nekā. Mēs iesim gatavot putru, jo esam ieradušies kur? Igats Dzirnavās. Vispirms mēs paskatīsimies, kā to putrējumu pacieties. Labi, nedaudz. Tepat arī mēs samalsim mūsu miežus, ja? Jā, un pēc tam gatavosim īsteni latvisku ēdienu. Vienalga ejam. Ejam. Īstai putrējumi. No kurienes tad viņš bīrst? Kā viņš viņu sabar? Vienā pusītē nāk smalkie, otrā pusītē nāk rupie.
Baloni. Smalkie. Jā, redz smalkie. Smalkos mēs neizmantojam. Konkrēti mēs. Bet saimniecībā jau viss nodara. Tie ir rupie, ko daudz. Mūsu putriņa nākamā. Mieži ir samalta, lielākā daļa, es sapratu, ir aiznest uz virtuvi. Jā. Nu, tad dosimies gatavot putru, jā? Dodamies. Dodamies, jā. Dažnī, viņi tāpat kā var ēst. Tāds priek un vairīties ūdeni. Vienkārši parastais ūdentiņš. Jā. Jūti? Ar mīlestību. Jā. Jā, paši dzirnavās no Ukraiņi. Te drusciņ vairāk tavas mīlestības, te manas un kopā sanāks. Viens burvīgs. Nu? Tā daram katlā iekšā? Visu? Jā, protams. O! Tad, lai briest, kādu laiciņu. Jā, cik tas ir kādu laiciņu? No stundu. Stundu? Jā, uz lēnas uguns. Labi. Un tad pienu pievienojam. Labi, ejam pačalot. Jā. Tad, kamēr putra vārās un briest, tad sagriežam sīpolus un gaļu. Jā? Tad mūs liks pie darba? Jā. Labi. Vienu pie gaļu, vienu pie sīpoliem. Es pats piesakos, kas ir sīpols. Tā. Ir kaut kas neizsāpēts, neizraudāts. Labi. Es domāju, ka man labāk dresiņi. Tad liksim panniņā un cepsim. Vajag labāk. Kā jūs gribat, lai es viņu griežu? Kubiciņos? Jā. Parād man. Jā. Tā, lai es ādu nost, ja? Šitā mīkstā to, ko pēc tam var košļāt, vai nav labā? Ādiņa? Jā. Nē, tā ir tāda. Nē, tu vari ādi ņemt un košļāt. Nu, patīk. Jā. Tas pēc galvas, jā, cik lielos kubiņos. Man ir tas. Nu, redz. Ej. Varam likt panniņā. Un bez asarā. Un notrīcēs pirkstlīt un... Jā. Nu, tā jau gaļa vien ir. Kā tu neraudāji? Kā tu izdevās? Pēc jau es pieteicos. Īpašie sīpoli. Jā. Mēs sacepsim. Kādas ir sajūtas putru gaidot? Aizvien... Jā, es vēlos parunāt. Liela lietīte ar gaidīšanu. Aizvien vairāk un vairāk gribas ēst. Galvenais, kas pats labākais, ka visas sastāvdaļas, ingredienti ir pašmāja. Jā, gan miežu putrājumi, gan sīpoli. Gan cuciņš. Gan Latvijā audzēt cuciņš. Jā. Tā kā mēs gaidām īstenī latvisku ēdienu, kuru paši esam arī pagatavojuši. Vajadzēja šo tekstu ierunāt pirms tam, jo tagad, kad runā un nezinu vairāk par to domā, es jūtu, ka manas garšu kārtiņas sāk uzdarboties. Nāk. Putriņi ir uzbriedus, gaļa sacepusies. Mēs esam sagaidījuši. Paldies. Mums izdevās? Jā. Izdevās. Lai labi garšo. Paldies. Es domāju, ka pateicoties tev izdevās. Nē, tas ir pateicoties kopīgi ieguldītiem darbam, Aldi. Nu, labi. Man nav jātālā, mēs cēdēs vēl garšu. Ļoti labi. Man vajag atkal drīz sāks spīdēt. Miežu putra īpaši labi garšo Iberta dzirnavās, jo... Tā ir vienīgā vieta, kur uz vietas tiek graudi arī samalti. Jā. Jūs kāpēc mums sanāca tik burvīgi tāda īrdena? Viņa man mājās nekad nesanāk tāda. Tāpēc, ka tie putrājumi ir mūsu dzirnavās maltie, un viņi ir rupjāki un labāk briest. Nu, rekā.
Jā, veikalā nopirktiem tā nesanāk. Daudz mūsu cilvēki prasījuši. Bet labi. Daudz prasījuši, bet mums tikai pateica, kāpēc. Nu ko, skaista tā Latvija. Ir ļoti daudz vietu, kuras varētu parādīt viesiem un droši apmeklēt arī paši. Putra bija garšīga un... Dikti. Daudz, ko skaisti redzējām, bet cik daudz skaisti mēs vēl neredzējām un ko gribētos parādīt saviem viesiem. Tāpēc tiksimies mūsu nākamajos raidījumos.